šobrīd es esmu tādā pati zinkārības un izziņas procesā, ko mēs īsti varam ar savu nodomu, ar savu, tad, kad tu aizej tādā vienotībā ar sevi, harmonijā, tev ir fizisks spēks, tu esi emocionāli līdzsvarā ar šo un arī ar šo savu nodomu. Tāda. Un tad tu viņu ievirzi un tu vari izdarīt brīnum lietas, izrādās. Nu, un ar savu fokusu tu šo enerģiju vadi. Kāds ir dzirdējis, kāds nē, bet pa lielam uzmanība vada tavu enerģiju. Tad, ja tu spēj fokusēties un šis te uzmanības fokus noturēt, tad tu uz to arī koncentrē un vadi savu enerģiju. Un te tev ir atbilde arī uz jautājumiem, kāpēc kādam dzīvē kaut kas sanāk labāk, kādam nē, jo kāds novērš savu uzmanību, ieslēdz televizoru, sociālos tīklus, satiek kaimiņu, viņš viņam piestāsta pilns auss ar visādiem notikumiem, kas patiesībā viņu īsti neskar. Novērš uzmanību. Un pašam vairāk nepietiek jaudas, enerģijas izveidot to, ko patiešām augst tava sirds.